Sveiks, sporta draugi un aktīvā dzīvesveida piekritēji. Laimīgais septītnieks nu ir beidzot sagaidīts. Šī ir pieķerta sportojot 7. epizode. Sāksim to ar kādu nozīmīgu Rīgas sporta dzīves jaunumu, bet turpinājumā spērsim pirmos soļus arī ūdens sporta pasaulē. Sākam! Let's go! Yeah. For those of you that want to know what we're all about, it's like this, y'all. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. He doesn't need his name up in lights, he just wants to be heard, whether it's the beat of the mic. Feels so unlike everybody else, alone in spite of the fact that some people still think that they know him, but fuck him, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, Todd's picking it up. Let's go. We got together to do this music, the more we became enveloped, we just developed the fellowship. There's no pretension, it's friendship, me nemesis, assume nemesis ain't for him, it's just me, he see the image, just images. The shit is no gimmick. Cienījamie viesi, draugi un sporta cienītāji. Šodien mēs esam savākušies šeit, lai atklātu šīs skaistās telpas. Paldies, ka esat atvēlējuši laiku, lai ierastos mūsu skaistajā pasākumā, mūsu sporta zāles atvēršanā. Dāvanas, apsveikumi, labu novēlējumu. Šis nozīmīgs brīdis jums acīm redzot. Tieši tā, mēs tieši gadu strādājam uz projektu un tomēr ar kopējiem spēkiem mēs dabūjam to sporta zāli multifunkcionālu un tagad tiešām priekš mums ir ļoti liela svētki šodien. Tas ceļš nebija viegls. Tā sanāca, liekas, ka ļoti vienkārši un elementāri, bet tomēr pagāja gads. Sākumā mēs rēķinājām, ka projektu mēs uztaisīsim pa 4 mēnešiem, bet pateikšu godīgi bija 9 mēneši un kaut kā jocīgi, bet dzemdējām tieši 9 mēneši mūsu zāli. Kas te bija agrāk? Kaut kāda rūpnīca vai vēl kaut kas? Šeit agrāk, ja es nešaubos, bija vecā PSRS Ednīca. Šeit nebija nekā. Mēs pilnīgi pa jaunu renovējam māju un uztaisījām šito smuku zāli. Kas šeit ir? Ko te varēs trenēties? Ko varēs iemācīties? Šobrīd mums ir austrumcīņas, mums ir boks, kickboks, tādi nosaukumi kā greplings, pankration un jauktas cīņas, kā arī trenažēri un arī plānojam šeit taisīt crossfitu, ļoti populāru sporta veids, tā kā viss gadu. Cik nozīmīga šī zāle, pieņemsim, ir cīņas sporta veidu attīstībai Latvijā? Pirmkārt, mēs orientējamies uz bērniem. Mums ir pārsvarā trenējies pusauģi un jaunieši no 4 gadiem līdz 12, 14 gadiem, un tad mēs orientējamies tieši uz viņiem, un varbūt kādreiz mums arī būs savs olimpiskais vai pasaules čempions. Principā jāmēģina šeit izaudzināt savu zvaigznīti. Tieši tā, mēs mēģinām, mēs cenšāmies. Labi, veiksmi jums! Paldies jums! 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. Kā par kalniem gāja, bet tagad sajūtas ir ļoti brīnišķīgs, foršas. Tas ir arī pelnīti, jo jums ir labi arī rezultāti pirms tam bijuši. Jā, mums ir jau Eiropas čempione, mums ir pasaules laureāti, ieguvēja bronzas, pagājušajā gadā izcīnīja sudraba meitene. Mums ir ļoti augsts, diezgan līmenis, bet, ziniet, kā saka, vieglāk ir izcīnīt nekā noturēt. Tagad tā latiņa katru reizi arvien augstāk un augstāk. Bet viņiem ir lieliski arī treneri, divkārtējā čempiona kickboksā. Jā, mēģinām arī izglītoties, mums ir paveicies tas, kad mēs visi treneri esam trenējušies pie ļoti labiem treneriem. Ziniet, kā ir īstenībā, kad es sāku pirmo gadu trenēt, man pārsvarā bija puiši. 2, 3 meitenes tikai bija.
pēc pusgada man jau bija vairāk 11 meitenes. Tagad jau man ir vairāk kā 60 meitenes, ja? Jo vecāki saprot, viņi pirmkārt atnāca sastīties treniņu, viņi redz šo programmu, ka tas nav sitiena tehnika, tas ir izdomāts, ilgi plānots, kā šo sitienus apgūst. Uz ķepām, uz maisiem, ar vispāriem fiziskiem vingrinājumiem, ja? Jo es pateikšu tā, ka kickboks traumu ziņā ir kādā 11. tikai salīdzinot, ka futbols, basketbols ir pirmās, otrās. Zāles atklāšanas reizē esam atraduši tos jauniešus bērnus, kuri šo zāli pilnībā arī izmantos treniņiem. Jūs, laikam, esat ļoti apmierināti ar to, ka jums ir tagad tāda jauna svaiga zāle. Protams, iepriekš mēs trenējāmies maziņā, tagad jau ir lielāka, vairāk platības, kur var pirms treniņu spēlēt futbolu. Ir labi. Kā ir ar treneriem? Patīk treneri? Protams, man liekas, vislabākie treneri. Viņi dara jebko. Viņi savu brīvo laiku vajag pavada ar mums, nepamet mūs. Tā ir man jautājums pašiem mazākajiem. Kāpēc tu izdomāji iesaistīties boksa un kickboksa skolā? Tāpēc, ka man liekas, ka tas būs interesanti. Un ir arī interesanti? Jā. To rokām vai kājām vairāk trenējies? Ar kājām. Vari kaut ko parādīt? Jā, no šī puša lūk jābaidās. Kickboksa, boksa, skola Rīgā! Concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, 100% reason to remember the name. Sportojot misija ir stāstīt arī par tiem sporta veidiem, par kuriem daudzi nerunā. Un te nu skatītāji ir iespēja jums. Ja vēlēs, lai pastāsta par tavu sporta veidu kaut ko vairāk, sūti vēstules pieķerts@gmail.com un mēs noteikti ieradīsimies. Bet tagad gan pievērsīsimies sacensībām, kur mazie rakari un pieredzējušāki meistari demonstrēja savas karatē prasmes. Pieķerts sportojot šobrīd atrodas pie Ogres novada sporta centra halles, kur 15. martā norisinājās sacensības karatē. Ogres kauss 2015. Vairāk par sacensībām pastāstīs karatē senē treneris un arī vadītājs un viens no sacensību galvenajiem organizatoriem Jevgenijs Ivanovs. Sveiki! Labdien! Sākumā varbūt pastāstiet, kas ir karatē un ar ko tas atšķiras no citiem cīņas sporta veidiem? Es domāju, ka vispirms tas ir, kā izdomā japānieši, tas ir aizsardzības sistēma. Otrais moments, ka karatē tagad ir sporta veids, tāpat kā futbols, basketbols, kur tā ir sacensības un kur bērni un visi sportisti varat salīdzināties. Vēl trešais moments, ka karatē ir veselības sistēma arī. Karatē ir tādi tehniski kompleksi, kurus var izelpot ar dziļu ieelpošanu, izelpošanu, kas palīdz arī veselībai.
Nu, un kā japānieši, tas ir dzīvesveids un arī dzīves ceļš ar izmantojot karate tehniku. Tas cilvēkiem palīdz iet pa dzīvi uz priekšu un labi sevi just. Bērnu klubu Karate Senē jūs vadāt jau 25 gadus. Kā šajā laikā uzvedās paši bērni un kā viņam izdodas iemācīties karate? Varam pateikt par bērniem, ka bērniem nepietiek pacietības. Ne tikai bērniem, arī vecākiem. Un kopā vecāki ar bērniem gribat ļoti ātri dabūt rezultātus. Sveiki, puiši, jūs jau noteikti zināt, kas tas par sporta veidu, tātad noteikti arī varat pastāstīt, kāpēc to sauc par karate un ko tas vispār nozīmē. Tas ir sporta veids karate. Mēs mācāmies aizsargāties ar tukšām rokām, bez ieročiem. Pastāsti tu, cik ilgi tu trenējies un kas tev patīk karate treniņos? Es trenējos apmēram 3,5 gadus un vispār es uz šeit aizgāju, jo man patika apmeklēt vairākus tuvcīņu pulciņus, un man visvairāk no šiem patika sporta veids karate. Un es tāpēc arī, man ar viņu ļoti patīk trenēties, un šodien lūk arī mums ir sacensības pārbaude. Jūs jau, puiši, noteikti vēl ilgi trenēsieties? Jā. Jūs mēģināsiet līdz melnai jostai iet? Jā. Visi labi, veiksmi sacensībās un arī vispār karate. Un tagad par pašām sacensībām, kas nu pat arī ir noslēgušās. Kā veicās Karate Senē klubam? No 15. marta 2015. gada mūsu pilsēta Ogre piedalījās 22 karate klubi no Baltkrievijas, Igaunijas un Latvijas. Vairāk kā 200 dalībnieki. Un mūsu klubs vinnēja visvairāk medaļas un dabūja galveno čempionāta balvu Ogres karate kauls. Jā, apsveicam! Paldies! Jūsu novēlējums esošajiem un topošajiem bērniem, kuri trenējās karate? Lai sasniegtu rezultātus, tas ir ļoti ilgstošs process. Un karate galvenais mērķis ir nevis medaļas, uzvaras, zaudējumus, bet rakstura pilnveidošanā. Un galvenais, ka to jāsaprot arī bērnu vecākiem. Jā, bērni, vecāki, ņemiet aiz auss, pacietība ir tikums. Un, lai sasniegtu rezultātus, ir nepieciešama šī pacietība. Viss nenotiek tā, ka aizej uz veikalu, nopērc, paņem un tev ir. Ir jātrenējās un jādod no sevis viss, ko tu vari. Trenējieties un rezultāti būs.
Pieķerts sportojot komandai, trenera Aivara Leimana sporta zāle Alfitnes Ogrē ir kļuvusi tai vai par otrajām mājām. Te mēs īstenojam Pieķerts sportojot izaicinājumu 3 mēnešu laikā tikt pie Herkulesa ķermeņa. Un šoreiz mēs atkal gribam parunāties nevis par svaru celāšanu vai dažādiem vingrinājumiem, bet gan par uzturu, kas ir principā iet roku rokā kopā ar muskuļu audzēšanu. Kādu tad vajadzētu izvēlēties sportistiem, iesācējiem, amatieriem? Jā, pa uzturu. Viens ar otru tiešām iet roku rokā. Tikai trenižera zāle nekas nebūs obligāti, tomēr jāēd un jāēd regulāri. Tad aptuveni 4-5 reizes dienā būtu regulāri jāēd, lai būtu visi rezultāti. Tāpēc atšķirsies cilvēks, kuram mērķis uzņem muskuļu masu, viņš ēdīs vairāk ogļhidrātus, vairāk olbaltumvielas. Ir cilvēks, kurš metīs nost svaru, tam ogļhidrātu daudzums būs mazāks, olbaltumvielu daudzums būs vairāk. Atceramies, ka arī tomēr tauka vajadzīga, lai gan vitamīni labāk uzsūcās, gan arī notiek vispārējie procesi organismā, bez tā nekādi. Jā, teici ogļhidrāti, olbaltumvielas, bet varbūt tā vienkāršāk sakot, kur ir tie produkti, tās pārtikas vielas, kuras varētu izmantot, lai iegūtu šīs nepieciešamās? Ieteicams būtu rīsi, griķi, mazāk makaroni, kartupeļi, putra, sauza pārsli, putra vai kaut kāda tagad ir tie maisījumi, 4 graudu, 5 graudu pārsli. Tās būtu labi. Protams, brokastīs viņi būtu ideāli, kopā ar kaut kādu, varbūt, olu. Tad sabalansējam ogļhidrātus ar olbaltumvielām. Tad no rītiem varētu būt putra, pa dienas vidu varētu būt rīsi, griķi. Uz vakaru tie paši salāti arī ir ogļhidrātu sastāvi. Tā kā tur nav nekas slikts, uz vakaru droši varēs arī ogļhidrātus. Olbaltumvielas, olbaltumvielas varētu būt, kā pieņems, zivs, netrakna zivs, vista, ja ēdam vistu, cenšamies ēst bez ādas, tādu filēju gabalu, lielopa gaļa, cūkagaļa būs traknāka, tad retāk viņu vajadzētu, jūras vēl kurus. Kas ir garnēls un krabīši, kas kuram garšo. Ir vēl pie ogļhidrātiem īstenībā vēl bija augļi, bet, ja mēs spiežam augļus sulas, cenšamies viņus šķaidīt ar ūdeni, jo tomēr viņos iekšā ir vairāk cukurs, tas atkal nebūtu tik labi. Gan par uzturu, gan arī par tā saucamajām diētām, un, protams, arī uzturu bagātinātājām papildu vielām vislabāk ir vienoties un komunicēt ar treneri vai arī kādu citu speciālistu? Treneris jau kaut ko var ieteikt, bet ja ir tiešām tas mērķis tāds, ka viņi grūti sasniegt kaut kādu tiešām to pašu notieviešanu, dietologu, uzturu speciālisti, pie viņiem droši var iet, taču viņi visu labāk zinās nekā treneris, bet treneris zina tos pamatus, kas ir kas, kam viņš ir vajadzīgs, un kaut kas sīkāk jau pielāgots pie cilvēka tipa, pie asins grupas un vispārējais, ko drīkst, ko nedrīkst. Tur jau būs tas sīkāk tieši uzturu speciālists un dietologi. Kas ir. Pieķerts sportojot raidījumu skatītāji. Neeksperimentējiet, izvēlēties pareizo, jo ķermenis mums ir tikai viens un iespēja kļūdīties arī tikai viena. Dariet visu pareizi un nebaidieties konsultēties arī ar treneriem un citiem speciālistiem. Aiziet! Pieķerts sportojot komanda aizdevās uz Jūrmalu, kur bez ūdens notiek airēšanas sacensības, vismaz imitēšana. Principā pastāstīja, kam mēs bijām liecinieki kādām sacensībām. Šodien un rīt notiek Latvijas airēšanas federācijas pavasara kausa izcīņas sacensības airēšanā. Tās ir
pēdējās fiziskās pārbaudes sacensības airētājiem šajā ziemas sezonā, noslēdzot ziemas sezonu. Un šodien sportisti sacenšas uz airēšanas ergometriem 4 pilsētās Latvijā, Daugavpilī, Jelgavā un Jūrmalā 2 airēšanas bāzēs, bet rītdien visi pulcēsimies kopā uz skriešanas sacensībām. Un pēc tam tiks noteikti pavasara kausa izcīņas uzvarētāji 4 vecuma grupās kopvērtējumā, gan airēšanas trenižieros, gan skriešanā, vērtējot vietas summas kopā. Tas sanāk tā kā airēšanas divcīņa? Nu jā, sanāk airēšanas divcīņa šoreiz. Februārī mums bija arī airēšanas divcīņa kopā, tikai tad nebija skriešana, tad bija peldēšanas sacensības klāt. Šoreiz ir skriešana. Vairāk par to ergometru. Kas tas pa aparātu? Nu, tas ir airēšanas aparāts, kuru imitē airēšanu, tikai bez ūdens. Airēšanas kustība tāda kā ļoti līdzīga kā laivā, tikai to mēs izmantojam fiziskās sagatavotības treniņos un arī piestrādājot pie tehniskām. Kā vispār šeit ir jaunieši, juniori, bet kur ir lielie? Paši lielākie 3 sportisti, kas pašlaik šogad plāno censties izpildīt olimpiskās kvalifikācijas normatīvu, pašlaik atrodas mācību treniņu nometnē Horvātijā, pilsētiņā Skradinā, kurā jau 3. nedēļu sāk airēšanu uz ūdens. Un kas pēc tam iesiet uz lielā ūdens? Mēs jau esam bijuši šogad jau uz ūdens, šogad ļoti agri, jau 12. martā. Mēs šeit Jūrmalā izgājām pirmo reizi, Jelgavā jau, cik zinu, 10. martā jau izgāja uz ūdens pirmo reizi. Šī gada siltais pavasaris mums ļāva jau agrāk iesākt airēšanas sezonu. Mēs esam jau bijuši uz ūdens arī. Un kādi ir tālākie pārbaudījumi? Pie sezonas atklāšana uz ūdens vienlaicīgi ar Latvijas čempionātu garajās distancēs būs jau 25. aprīlī, kas ir arī jau pirmās pārbaudas sacensības un atlases sacensības uz Eiropas junioru čempionātu, kas šogad ir ļoti agri. Maija jau 20. datumos jau maijā ir Čehijas pilsētā Račicē, pēc tam ir jau lielais Eiropas čempionāts nedēļu vēlāk Poznaņā, tā ka sezona jau ļoti agri sāka apgriezienus. Pavasaris laikam dara savu? Nu nē, tas jau kalendārs jau bija zināms. Mums ļoti veicās, ka tik agrs pavasaris, ka mēs varbūt pagūsim sagatavoties, jo maija, šie datumi maija Eiropas junioru čempionātam ir ļoti agri priekš mums. Ja mums ir normāla ziema, tad tas ir ļoti agri. Pāris vārdos Latvijas airēšanas situācija. Ir censoņi, ir interesanti, kas grib airēt? Ir censoņi, bet gribās vēl vairāk, lai viņi būtu, lai jaunieši vēl vairāk nāktu un mēģinātu iesaistīties šai jaukajā sporta veidā, kas nav viegls, bet ir skaists, tomēr ir skaists. Protams, ir grūti jāstrādā, lai kaut ko sasniegtu, bet ir iespējams arī sasniegt. Airēšanas imitēšana, acīm redzot, nav tik patīkama kā airēšana uz ūdens. Tā laikam ir. Jā, protams, tā ir. Kur ir tas kaivs, tā sāls airēšanā uz ūdens? Uz ūdens tomēr tu redzi to apkārt, tāds eksotisks sporta veids, ka tu apskati apkārt, tad ir ūdens, tas mierīgi apkārt, tu vērot dabu arī. Bet tas, acīm redzot, treniņa procesā izdodas apskatīt, bet sacensībās jau viss ir tunelī. Tieši tā. Kā jums, acīm redzot, ir tā arī sacensību pieredze? Varbūt var pastāstīt, kā ir izjust to visu gaisot? Grūti pateikt, pašam jāizmēģina tas ir. Ko tu pats jūti, kad esi laivā, airi rokās, ūdens, sacensības, vispārējais? Jātrenē. Tas sajūtas ir patīkams, kad atšķirībā no tā, kad ir iekšā, tad jūt to kustību, jūt to, ka sacenties ar citiem. Šeit vairāk sacenties ar sevi, savu laiku mēģini uzlabot. Bet uz ūdens tev ir tas, ka tu cīnies ar citiem, tu viņus redzi. Un vispatīkākais, man liekas, ir tas, ka jūt to kustību, kad slīdi pa tā ūdeni. Tā kā. Kas tev ir airēšanā? Tas, kas tev piesaista un kāpēc tu izvēlējies ar to nodarboties? Izvēlējos nodarboties tikai tādēļ, ka vecais sporta skolotājs pateica, ka tāda iespēja ir atnākt uz Murāņiem. Un visvairāk man patīk tas, ka tu airēšanā tu redzi, kā tu vinē visiem citiem pārējiem. Uz ūdens, piemēram. Tad tev ir tā uzvaras garša? Jā, tu uzvaras garša un tu vairāk
paskaties, kā tu visiem vinnē. Jā, zaudēt Zaudēt priekšā, tad viņš redz, kāds jūs vinnē. Tas ir pats labākais airēšanā. Priekšmans. Autosportā ēd putekļus, kas varētu būt airēšanā? Dzer ūdeni. Arī ūdeni. Lūk, pieķert sportojot skatītāji. Tāda nu bija mūsu 7. epizode. Notikumiem bagāta un pārsātināta. Interesanti bija gan mums, un ceram, ka bija arī jums. Tiksimies tālāk, izaicināsim sporta pasauli kopā. Airējam. 1, 1, 1, 1.